Labvakar, cienījamie deputāti. Es Latvijā esmu nodzīvojis 45 gadus, un šajā laikā es esmu paziņu lokā ieguvis gan 2 gejus, gan 2 vai 3 lesbietes, arī viena transpersona ir tādā paziņu lokā, un jāsaka, kad nekad es neesmu izjutis, kad kāds gejs man uzmāktos, arī lesbieta nē, kad kāds man skrietu pakaļ un piedāvātu mainīt dzimumu. 45 gadus nekas no tā nebija. Un tad es atnācu uz Saeimu. Un es esmu Saeimā jau gadu. Un ko es dzirdu, kad lielākā problēma mums ir homoseksuālisms. Patiesībā lielākā problēma mums ir Evika Siliņa, bet pēc tam ir homoseksuālisms, transpersonas. Mums ir izskatījuši, ja nemaldos, kādas 3 reizes Satversmes grozījumus šajā sakarā. Mēs esam arī Latvijas valsts karoga likumā izskatījuši grozījumus tieši šajā sakarā. Kaut kad nesen mēs gribējām pacelt PVN likmi izdevumiem, kas piemin transpersonas vai homoseksuālismu. Godīgi sakot, nākot uz Saeimu, man dažbrīd tiešām gribas piesakties ar porcelīti, jo šeit var mainīt dzimumu laikam. Un tagad, protams, viss ļaunākais, kas var notikt, mēs jau ķeramies pie starptautiskiem līgumiem un izskatās arī, ka diezgan veiksmīgi. Pirms nedēļas mēs pieņēmām deklarāciju tieši par šo pašu jomu, ļoti labi atceramies. Un kur šis ļaunums slēpjas? Deklarāciju mēs pieņēmām baidoties no tā, ka tagad sabiedrība uzskatīs, ka mēs atbalstam vardarbību. Pieņemot deklarāciju, parādīsim, ka mēs tomēr šo te vardarbību neatbalstam. Bet patiesību sakot, ar šo deklarāciju mēs parādām, ka mēs vardarbību atbalstam. Jo šī konvencija, viņa ir ļoti vispārīga, aptver maksimāli daudz, ko vien var aptvert Eiropā. Un tajā skaitā es pieļauju, ka šis gender termins arī ir tas, uz ko kaut kādā ziņā var balstīties, lai maksimāli daudz personas aptvertu, ko varētu ar šo konvenciju aizsargāt. Un tagad deklarācijā mēs pasakām, ka mēs aizsargāsim tikai un vienīgi sievietes. Bet ko darīt tām personām, tām iedomātajām jūsu personām, kuras neatbilst it kā sieviešu dzimumam vai vīriešu dzimumam? Un ir tādi piemēri, un arī manā paziņu lokā nevelti teicu, ka es pazīstu vienu transpersonu, kura šī persona piedzima kā sieviete, bet līdz ko sevi sāk apzināties, vai varētu tā teikt, ka viņa ir šokā par to, ka viņa ir piedzimusi kā sieviete? Laikam jā, jo viņa visu dzīvi jau kopš pašas bērnības sevi ir asociējusi kā vīrietis. Un arī tagad šādu personu satiekot, tu saproti, ka tā vairs nav sieviete. Viņa ir darījusi visu, lai viņa būtu vīrietis, bet viņa arī nav īsti vīrietis. Tad šādu, jūsu ieskatā, tātad šī droši vien būtu tā nevēlamā persona, kādu mēs nedrīkstētu nekur pieļaut sabiedrībā. Mēs aizsargājam tikai sievietes, tad pasakām, ka šādas personas mēs neaizsargājam. Pret šādām personām tad mēs drīkstam ģimenē tā kā pielietot vardarbību. Jūs sakat, kad aizsargā, kad konvencija aptver arī šādas personas. Tātad es uzskatu, ka tātad, pieņemot šo deklarāciju, mēs deklarējam, ka mēs aizsargājam tikai un vienīgi sievietes un pārējās personas nē.
Tātad mēs tomēr atbalstam vardarbību. Tāpēc es aicinu, kad apdomājamies, vēl ir laiks mainīt mūsu uzskatus.